Labdien, esiet sveicināti, mans vārds Māris Zanders. Mēs esam šodien novākuši snobiskāko kompāniju Latvijas Republikā. Es vairāk snobus nevaru atrast. Ko jūs ņirdzat? Edgars Jaudums, tas ir vispār zināms snobs. Jā, tur vispār nav jautājumu. Aigars Tokarbergs, tas ir snobs Kubā. Džemperīt par štuku. Kodzu? Džemperīt par štuku. Kas? Džemperīt par runā latviešu valodā. Mums jau uzliks sodu jau par valsts valodas likumu pārkāpšanu. Bet, lai cilvēki, kuri viņi ne visi zina Aigara Tokarberga lielos nopelnus Latvijas Republikas labā, tas ir cilvēks, kurš ir bijis, man liekas, visos ministra postiņos, izņemot veselības un kultūras par laimi. Bet citos, man liekas, tu esi pasēdējis. Bet paliekam pie tā. Daudz bijis ministrs. Labi. Īsi sakot, ja ir kādas pretenzijas Latvijas Republikā par to, kas notiek, zvaniet, mēs jūs nedzirdam. Tāpēc arī zvaniet. Bet, kā arī būtu, mums ir sākusies jauna nedēļa. Ir jāsaka tā, es pats pagājušajā nedēļā lepni pateicu, ka mēs esam pārcēlušies uz otrdienu, lai pieskaņotos valdības sēdēm, bet lielās jāras jau bija pa budžeta kā no vakar, bet lai kā arī būtu. Mums ir kaut kas ar budžetu noticis, mums ir 1. septembris, mums ir bēgļi turpinās, vietnamiešu vai nevietnamiešu izskatā. Par to visu parunāsim, bet pirmkārt par 1. septembri. Un tas pirmais sižets man ir uzreiz jāpaskaidro, kas tur būs redzams, par ko ir līgsmība, teiksim tā. Respektīvi, kā jau pirms 1. septembra pienākās, valsts augstākās amatpersonas ne tikai visu laiku kaut ko sveic, skolotājus, bērnus, vecākus, vecvecākus un tā. Bet viņi arī klaiņo par kaut kādiem pasākumiem, kur jāsaka runas un tā. Bija tāds jauks pasākums, to es saku bez ironijas, kā Kronolda balvas pasniegšana. Prezidents pasniedz Kronolda balvas labākiem skolām, labākiem skolotājiem, un viss bija kārtībā. Respektīvi, gan vējo, labi, ar vējo nebija viss kārtībā, bet tas nekas. Viņš kā parasti runāja, vienkārši briesmīgi. Bet vējo norunāja, skolotāji viss bija kārtīgi. Bet bija viena nianse, jūs paklausīsieties fragmentā, kāda dziesma skan, jo tur bija meitene, kas dziedāja un puisis, kas spēlēja uz ģitāras. Respektīvi, vējons noteicis runu par to, ka skolotājiem ir nepieciešama lielāka cieņa no sabiedrības puses, labāks atalgojums. Pēc tam ceremonija beidzās un skan dziesma, kurā visu laiku ir piedziedams, bet tikai ne šodien, kancelējā. Jūs tur atklausieties pirms tās dziesmas, ko jūs tur dziedat tajos pasākumos, jeb ne. Bet, lai jūs pārliecinātos, ka es nemūldu, tad šis veltījums skolotājiem valsts prezidenta kancelējas izpildījumā. Viņam 10 minūtes stāstīt pedagogiem, ka visam ir savs laiks, arī jūsu algām. Bet ne šodien. Jā. Es nezinu, ko skolotāji domāja, bet lai kā arī būtu. Bet par to arī sāksim par to, ka ir 1. septembris. Valdība šodien vingrinājās pilnīgi debilā vingrojumā, respektīvi katram bija vienā teikumā jāpasaka, kas ir kvalitatīva izglītība, visiem ministriem. Straujumi speciāli sauc vārdā, kā klasē. Izsakot, cilvēki iznesās. Bet sācies 1. septembris, skaidrības nav. Tad būs viņiem kaut kāds tur algu reforma, nebūs, kas ar to vidējo, es šeit ne par augstāko. Un tas es neatceros, ka tik ilgi tiek runāts, pienāk 1. septembris, nekas nav skaidrs, es nesaprotu, ko viņi to izglītības sistēmu moka valdības cilvēki. Es pat tā kā ne pa sēli, ne pa izglītības ministru, bet, grib tā patieksmi. Baigais 1. septembris. Es kā mēģinu atcerēties to 1. septembri, kad kaut kāda skaidrība būtu bijusi. Tagad tas arī nemaz tik viegli uzreiz nedodas. Ja? Bet es domāju, ka šo mirkli konkrēti šogad tā lielākā problēma ir tā, ka ir tādas ļoti augstas gaidas bijušas. No skolotāja puses. Ne tikai no skolotāja puses, arī es domāju plašākā mērā no sabiedrības, tāpēc, ka tā kā visu laiku tika solīts, ka ministri iestrādājas, tagad iestrādājas ir. Labi, tad līdz prezidentūras beigām vēl nevar, bet pavasaru viss. Tad ievēlēs prezidents arī. Tad atkal ir
prezidents ievēl, un nu, ja mēs esam 1. septembrī, es domāju, ka tāpēc tā vilšanās ir tāda izteiktāka, bet citādi jau... Bet kas tur ko nesarēķināt? Cik gadus jau moka to reformu? Es pieļauju, ka tu baigi neseko līdzi, bet vienalga, tev vienkārši kā, teiksim, tā politikā un varā pietiekoši ilgi strādājušam cilvēkam. Kas tas tāds ir? Man liekas, kad Ķīls sāk pirmais kaut ko tur vingrot par algu reformām? Cik gadi jau pagājuši? Nē, es domāju, pirmais, kas vingroja par algu reformām, Tu aizskap balsī. Neuzskatu mani. Kā sauc to? Māris Vītols, laikam, bija. Tas, kurš Senos laikos. Cienījamie skatītāji, Māris Vītols, tas ir Šķēles laiks, respektīvi pirms 1905. Gada kaut kā aptur to laiku. Šķēles 3. valdība, man liekas. Tas ir 5. gads apmēram. Es domāju, 905. gads. Tas bija ministrs, valdība bija 2000. Izglītības ministrs, kurš man vienīgi palica atmiņā ar to, ka viņš skrēja distanci stadionā un Ar tabūnu. Bet tas bija ātrāk. Viņš tad vēl nebija ministrs. Bet... Labi, piedod, es tev pārtraucu. Nē, es vienkārši domāju, ka tā problēma ir tik veca kā pasauli, un tā problēma pastāvēs mūžīgi, tikmēr, kamēr būs tā demografiskā situācija, kas ir Latvijā. Jo, manuprāt, visas reformas pamatā, netik daudz mēs droši vien uztraucamies par to izglītības kvalitāti, jo visos tais PISA un kādi tur vēl bija šitie visi indikātori. Nē, tā viņi saucās. Tur mēs, it kā esam uz vietas un samērā augstās vietās, teikšu, kaut kādā pirmajā 50, kā mēs tur turamies. Es domāju, ka tā kvalitāte jau pa lielam ir, par to naudu, kas ir izglītības sistēmā, ir samērā laba. Es nerunāšu par augstāko izglītību, kas, manuprāt, ir katastrofāla. Bet tā pamata izglītība ir samērā laba. Un paldies tiem skolotājiem, kas vispār vēl tur strādā. Labi, strīd nav. Bet tā pamata problēma ir saistīta ar demografiju, kura ir vienlaikus lauki iztukšojas. Līdz ar to ir jāsaprot, vai vispār uzturēt kaut kādu skolu tīklu laukos, un ja to grib uzturēt, tad par to ir jāmaksā. Un tāpēc šitās pieteiktās reformas viena no jēgām ir kaut cik izlīdzināt to algu līmeni starp pilsētām un nosacīt, teiksim, laukiem. Tu pats minēji vārdu pieteiktā. Klases viņi tiek pieteikti jau, labi. Es tev saku, es domāju, no Māra Vītola laika pieteikts ir tieši tas pats. Jautājums vienmēr ir bijis par to, kā izlīdzināt, kā noturēt vispār skolu tīklu laukos un kā turēt līdzi skolotāju algas pie krītošas skolnieku skaita. Labi. Kur atkal, protams, parādās pretruna. It kā skolnieku skaits krīt, skolu skaits samazinās, it kā naudai naudas būtu pietiekami. Ķīlis apmēram tieši to pašu arī stāstīja. Viss tas atrunās, manuprāt, pie kaut kādas politiskās gribas, jo pašā vienotībā, es domāju, Sēli neviens nopietni neuztver. Tas bija jau pavasarī, kad viņa tur kaut kādus pieteikumus pieteica. Un tad finanšu ministrs viņu apklusināja un teica, ka tas nekam nedara. Jā. Tagad ir kā tu labi zini, mums ir Latvijas Republikas lielākais eksperts vienotības jautājumos blakus, pa vidu. Viņš zina, kā viņš visu zina, kas vienotībā notiek. Bet, Aigars iesāk to stāstu. Tas ir dīvaina situācija. Sēle ir no vienotības, Reirs ir no vienotības. Kas šis bija tāds tagad bija? Bet redziet, tas nav tikai vienotības jautājums. Ja mēs vispār pastamies esošo valdību, tad izņemot tēvzemiešus, mums nav tādu partiju prioritāšu noteiktās valdībās, kur visa partija iestājas par noteikts ministrijas, atzīstot to par visu lielo uzdevumu. Piemēram, es atceros Tautas partiju, kad Kučinskis bija Štokenberg kungs mums bija pašvaldību lietu ministrs. Tā vairāk vai mazāk visa partija ļoti konceptuāli un konsekventi iestājas par to, valsts izlaupīšanu.
Arī, bet šoreiz ne par to, bet visa partija ļoti konsekventi iestājas, visa valdība esošie ministri iestājas, ka ir jārealizē pašvaldību reforma. Jā, un ne tikai, starp citu papildus iedeva 56 miljonus latu. Bet, respektīvi, kur ir tā problēma? To šobrīd ne jau tikai vienotībā, paskatāmies uz zaļiem un uz to Belēviču kungu, jā. Tas jau arī viens pats kā pliks pa nātrēm, jā. Tikai atšķirības starp Belēviču un Seilu ir tāda, ka Belēvičs ir politiski daudz trenētāks, jaudīgāks, talantīgāks, viņš ir spēcīgāks politiskā vidē, un tāpēc rada iespēju vai pat spēja kaut ko vairāk panākt. Seila vienkārši absolūti nepieredzēja cilvēku politiskajos procesos, un viņi pazūd tulkojumā. Viņi vienkārši pazūd. Bet tas, ka partijai vienotība izglītības reforma nav nekāda prioritāte, bet prioritāte ir pieņemt budžetu bez nekādām prioritātēm, tikai ar 1% deficītu ne vairāk. Tur arī ir rezultāts. Ne? Es varētu piekrist jā, lielā mērā. Mēs par budžetu vēl parunāsim, bet tā kā mēs esam sākuši locīt partijas vienotību vārdu, tad šis ir tas retais gadījums, kad es gribu sniegt palīdzīgu roku partijai vienotība. Nu, reāli. Mēs divreiz neesmu bijis, kaut kas ir noticis šeit. Kā divreiz? Divreiz es neesmu bijis 2 nedēļas, tā kā es jau sabiedru. Es neticu. Īsakot, tā, es mēģināju ar cilvēkiem, es tādu pāriešu pie ilustrācijas, ko es nolasīšu. Ir tā, ka lielākā daļai no Latvijas partijām, ir ceļš, kas parlamentā ir, teiksim tā, ir savas mājaslapas, tur viņi katrs vingro kā spēj. Vienotība arī savu mājaslapu, ne laba, ne slikta, par to nerunāsim, bet tur ir tāds viena riskanta sadaļa, kas ir politiķi Twitterī. Es saprotu, ka viņi kaut kā sajūgta ir ar kaut ko, un tā viņi tur laikam parādās, kas tiek uzskatīt par vienotības politiķiem, sākot, protams, piemēram, no Valda Dombrovska, beidzot ar Laimdotu Straujumu, un nezinu, tur mūsu viesi diezgan biežo Pēteru Viņķeli un tā. Bet parādās arī tur iekrīt vienotības oficiālā mājaslapā cilvēki, kuru viedoklis būtu viegli apšaubāms. Un es nonākuši līdz tam vienkārši, es gribu teikt, Twitteru vispār cienījamie vienotības politiķi ir diezgan uzmanīgi jāizturās, jo es sākšu ar neitrālāko variantu. Piemēram, tagad Saeimā mums no vienotības, viņš nav partijas, man liekas, biedrs Aldis Adamovičs. Nav partijas. Bet viņš no vienotības saraksta gāja. Preļu? Jā, Preļnieši. Viņš ir cilvēks, protams, Twitterī, kas arī, protams, parādās attiecīgi vienotības mājaslapā. Viņam tātad ir pēdējais ieraksts Twitterī, ir 4. novembrī, kurš skan tā pagājušā gada. Paldies par sveicieniem visiem. Pirmā diena Saeimā bija interesanti iegūt jaunu pieredzi. Kopš tā laika Adamovičs ir ārpus Twittera, un tas griežās. Viņš strādā, viņam nav laika rakstīt. Viņam nav laika, jā. Nākamā jau tāda varbūt mazliet nepiesardzības pakāpe ir arī mūsu viesis, kas varbūt labāk kā viesis aprunāt. Edvards Smiltēns, kurš šodien ir ierakstījis. Mans 1. septembra rīts jau 24. gadu pēc Kārstieru ziediem sāks manā skolā Rīgas Franču licejā. Es saprotu, viņš joprojām mācās. Viņš joprojām ir mācās. Cilvēks, kurš atnāca pie mums un teica, ka viņam ir jurista izglītība augstākā. Viņš atkārto, zināt. Labi, bet tagad mēs nonākam līdz šim tēlam. Es būšu tik jauks, ka es pat nesaukšu vārdu un uzvārdu. Nevajag, bet vienkārši cienījamie vienotības biedri, vadītāji un tā joprojām. Jūs paši atradīsiet vienkārši to. Sākās šis, man pēc tam apnika, jo pērnā gada jūlijā, 18. jūlijā, šis vienotības politiķis ieraksta. Atceramies tikai genocīdu pret žīdiem jaunāko laiku vēsturē, bet to, kā viņi slaktēja gojus kristieši, pirms tam esam aizmirsuši. Es domāju, labi, cilvēkam, gadās, vai ne? Nākamais ieraksts 30. augustā. Atvainojos, 31. jūlijā pērnā gada. Es jau nekavēšu uz laiku. Tautām, kuras atsakās žīdiem kalpot, jāiet bojā, iekavās Jesai 60.12. Atdodam viņiem īpašumus, sakot tur. Un tad, beidzot, tas pēdējais, varbūt jūs atceraties, kas bija tas stāsts par tiem ebreju vagonu, kaut kādu īpašumu, to zeltu vai kas tur, tur neatceros. Bija kaut kādas portālos ziņas, kas atrast. Tagad Polijā. Uz ko, protams, vienotības politiķis 3. augustā reaģēja ar ierakstu. Atkal žīdi, bet kam viņi noņēma dārgumus, pirms viņiem tos atņēma nacisti? Tu esi pilnīgi ieinteresējies. Pirmais, ko gribās pēc raidījuma, uzreiz saprast, kurš tas ir. Jā. Ko, tas skaitās. Es neredzu tik tālu. Viss kārtībā. Izsakot, tas bija mans labais darbs vienotībai. Džentlmeņi, ja jūs varat
atslēdziet to, vai izslēdziet no partijas, vai kaut ko, bet šitā nevajag. Kas tie žīdi, kuri atņēmuši dārgumus? Kas tas tāds ir? Par to atver Vienotības mājaslapu. Tu gribi iepazīties ar Lendotas Strājums viedokli, un tev priekšā ir žīdi. Labi. Jā, bet īstenībā nav smieklīgi. Īstenībā nav smieklīgi, tā ir, jā, jo tas, atklāti sakot, šitāds brīnums es pat neredzu, tu saprati, kur. Bet tas nozīmē, ka tiešām trūkst arī tāda vienkārši tādas kontrolas, vienkārši tehniskas kontrolas. Ja? Tāds pilnīgs freestyles aizgājis. Labi, bet mēs sāksim runāt. Naudu jau atņēma. Naudu atņēma? Un ir atlaists redaktors. Labi, es domāju, sociālā zinātņu fakultātē varētu pa maz naudu nolīgt kā praktikanti. Jā, labi, beidzam aprunāt Vienotību, turpinam viņu aprunāt, respektīvi, citiem vārdiem sakot, jo ir budžets. Tātad, kas ir, tā kā vairāk vai mazāk pieņemts. Bilde budžeta pieņemšanai, mums ilgu laiku klauni nav bijuši. Nav bijuši kādu laiciņu. Īsakot, ņemot vērā, kā tātad Nacionālā radiotelevīzijas padoma mums te visu laiku pārmet, ka mēs netulkojam jebko, kas ir svešvalodā, tad speciāli Nacionālā radiotelevīzijas padomē vispirms iztulkošu. Zjā ir drīkst, nizjā ir nedrīkst. Tas ir latviešu valodā. Pēc tam, attiecīgi, tagad skatāmies, kā notiek budžeta sarunas. Labi, es nezinu, kur bija Latvijas valdībā, bija tas kliedziens, jā, bet tā ņemšanās par to, ka kaut ko visu laiku gribas padarboties, un viens reiz izskatā kliedziens, jā. Es atvainojos, es neiztulkoju. Ai, latviešu valodā ir ai. Labi, tagad runājot par to, kas ir izdzirdēts. Uzņēmēju organizācijas ir pamanījušās pateikt, ka šis ir sliktākais budžets, kāds ir tur pieredzēts. Un man tas mazliet pārsteidz, jo, atklāti sakot, mēs esam pārdzīvojuši ne to vienu. Es nedomāju, ka tie krīzes gadu budžeti arī bija baigais košums. Atkal jāsaka tā, tu jau iesāk gan par tām ekspektācijām. Kāpēc tāda sašutums, no uzņēmēju puses? Ar uzņēmējiem saprotot konkrēti, protams, Latvijas darba devēja konfederāciju un Latvijas tirniecības rūpniecības kameru. Ja drīkst visam īsti tāda ātru atbildi, kas man liekas, ir tas, pareizot pieminēja, tur krīzes periodā it kā tā izpratne bija, ka mums ir kaut kādi ļoti specifiski apstākļi, kuros ir pirmkārt ļoti tāda ātra rīcība nepieciešama. Bieži vien pat nav tiešām iespēja izvērtēt tur kaut kāds ilglaicīgu ietekmi tā rīcībai, bet ir jāglāb budžets. Tāpēc, ka ir objektīvi apstākļi, ir krīze milzīga un tur draudi valsts tur kaut kādai ekonomiskai pat pastāvēšanai. Tad šobrīd tāda apstākļa nav.
Ekonomika aug, jā, lēnāk varbūt nekā gribētos, bet tomēr aug. Jā. Valdība, kas par desām, tieši tā valdība ir kaut ko solījusi, ka tur mazinās tur darba spēka nodokļus un tam līdzīgi. Nav nekāda ārēja apstākļa, lai būtiski kaut kas mainītos. Paga. Atrastos nepieciešamos pārdesmit miljonus aizsardzībai varēja bez visām tām muļķībām, kas tur attiecībā uz tiem nodokļiem tiek sazīmēti. Ja? Un tas, manuprāt, ir, šis paziņojums ir varbūt mazāk dēļ tā, ka tieši tas budžets ir tik slikts, cik vienkārši emocionāli tā situācija ir nokaitēta, kad biznesa un ekonomika, tā tautsēmniecības privātā vide, ja tā drīkst teikt, nevis tā valstiskā sadaļa, vienkārši saprot, ka viņi pilnībā nevar rēķināties ar nevienu valdības, kuru ilgtermiņu, pat īstermiņu solījumu, ka mēs tur 2-3 gados samazināsim, piemēram, darba spēka nodokļus. Okay. Es domāju, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc cik ļoti nokaitēti ir tie viedokļi. Tu viņi ir variēt to jautājumu. Vienkārši tu pats, kā jūs tur smalki nes cauri, nes cik ministrs esi bijis, nevienu budžetu esi pieredzējis. Kāpēc tāda cepšanās? Nē, es domāju, atkal tāpēc, ka jo šī budžeta pieņemšana iet bez kaut kāda publiski saprotama fona un kaut kāda mērķa. Jā, taisnība. Aizsardzība, jā. Nē, es runāju par mērķi tādā jēgas izpratnē. Ja tu atceries, mēs te bijām šķiet ar Pūci, laikam es te sēdēju šitai studijā. Vēl aprīlī Fiskālās disciplīnas padome publicēja vēstuli, kurā pateica, ka ir 700 miljonu deficīts no visiem tiem sapņiem, kas bija sabūvēti. Un otrs teikums... Jūs paprasīt nav un tādā apmērā, ja? Jā, bet ne tikai. Arī deficīts kā tāds. Jo neaizmirst, ka arī šis budžets ir uztaisīts ar deficītu. Kas atkal ir pretrunīgi pieaugušas ekonomikas. Bet, okei. Otra lieta, ko viņi tur, un manuprāt pati būtiskākā, kura te tika viļāta visāda solidaritāte un vēl kaut kādi šitie teksti. Tas, kas tur vēl bija pieminēts, ir, un ko vēl Vilks savā laikā teica, ka nodokļi... Finanšu ministrs, jā, nevis bibliotekas direktors, bet abi vienādi saucās. Tur bija pieminēts tas, ko Vilks arī savā laikā teica, ka krītās nodokļu īpatsvars pret kopējo ekonomiku. Un šķiet bija skaitlis 28%, laikam toreiz pieminēts. Un redz, ja es to rakstītu kā grāmatu, es droši vien turētos pie šitiem diviem tekstiem, kas jau skanēja pavasarī, ka uztaisam mīļie budžetu nevis ar sapņiem, bet ar mazāku deficītu un uztaisam viņu it kā ilgtspējīgāku tajā izpratnē, ka tie nodokļu ieņēmumi tomēr kopējā ekonomikā pieauga. Un es te neanalizēju, vai tas ir no ēnu ekonomikas vai no kaut kādiem citiem avotiem. Šite ir iznācis, salasīsim, šite kaut kādu cēneri, tur no turienes divīti no tiem un tu saproti... Ir pa miljoniem, jo Aigaram Šakenbergam, divītis, tas ir 2 miljoni, skaidrs. Nē, bet es nevēl lietoju šitos vārdus, lai paustu arī to emocionālo attieksmi par to, kā tas notiek. Un galu galā ir tāds rūgtums, tāpat kā par pazudušo karotīti, kura pēc tam atradās. Un ja tu tagad visu cieņu tiem cilvēkiem, kas finanšu ministrijā vispār saprot, par ko ir solidaritātes nodoklis, es nesaprotu. Vai tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, vai tās ir sociālās iemaksas, kuras tu nekad nesaņemsi. Tu jau viņas nesaņems tā kā tā, viņas nāks no nākamā. Klau, par to solidaritātes nodokli, tad nav tā, bet tu jau esi sociālais liberāls, jūs tā diezgan jocīgi esat. Tu esi sociālais liberāls un šitas ir klasiskais liberāls. Tevi uzrunāja tas, ka būs lielāka minimāla alga un cilvēkiem... Bet atkal, lai kāds es nebūtu sociālais, bet es esmu arī liberāls un es saprotu no uzņēmējdarbības kaut ko. Tu nevari maksāt lielāku minimālo algu, un starp citu tas viskrasāk atsitīsies tieši budžeta iestādēs. Nebūsim naivi. Normālos uzņēmumos nemaksā minimālo algu. Tur sen ir, cik mums ir vidējā, 700 laikam tautsēmniecībā. Tur sen ir 700, 800, 900 ar visiem nodokļiem. Šitas vistrakāk
ietekmēs tieši maz kvalificēto darba spēku, tā minimālās algas celšana. Jo? Nu, tāpēc, ka viņus vienkārši atlaidīs. Tāpēc, Viņus vienkārši atlaidīs vai arī samazinās viņiem darba stundu skaitu, un rezultāti jau nebūs. Un tā ir tāda spēlēšanās. Nu, kāpēc ceļ minimālo algu un vienlaikus neapliekamo minimumu? Nu, tikai tāpēc, lai pašvaldībām nodrošinātu kaut kādus ieņēmumus. Nu, tikai. Nevis tur stāstīt kaut ko tur par... Mēs vēl par šo parunāsim arī pēc reklāmas pauzes, jo vienkārši tas tiešām tas jautājums, ka cilvēkiem saka, nu, būs tā kā vieglāk un tā. Un vienkārši es domāju, ka, nu, saprot, ka reiz runā vai straujam, nu, arī godīgi, ko es nesaprotu, ko viņi saka, bet, nu, labi, tas nekas... Bet es domāju, tur ir daudz... Pirms pauzes ļauj man vēl pateikt, ka noteikti tas prasās pēc Satversmes tiesas. Cilvēki nesapratīs to. Pabeidzam un stākam pēc pauzes. Tā. Aigars Stokenbergs un Edgars Jaunups, un es jau pagūvu aizmirst, par ko mēs runājām reklāmas pauzē, kas bija īstenībā interesanti. Mēs runājam par to, kur meklēt naudu un ko nevajag darīt. Straujumam visu laiku meklēja naudu, tas aptuveni izskatījās tā. Es domāju, to bildi, nebūs nekāds klīps, vienkārši bildi. Tas, labsirdīgs jociņš tas bija. Nebūs. Forši, ne? Tā viņi meklēja mums naudu, bet stāsts nav par to. Aigar, tu sāki par tiem kases aparātiem. Tas ir kā parasti. Šito es neciešu. Kā reklāmas pauze interesantākais ir. Respektīvi, kad uzņēmēji varbūt vairāk sacepušies par ko? Nē, viņi parasti ir sacepušies par to, ka ir kaut kādi jauninājumi, kuri kaut arī saulēcīgi pieteikti, kā piemēram jaunie kases aparāti, tomēr maksā miljonus. Viņi nejūt, ka valdība ir draudzīga priekš viņiem. Jā, jo mēs jau te runājam par nodokļu slogu uzņēmējiem. Te pauzē, ka nodokļu slogs uzņēmējiem augsts, darba spēku un vēl kaut kas. Bet tas administratīvais un birokrātiskais slogs, kuru kas tur pieteica repšana. Citiem vārdiem sakot, jūs piekrītat tā tēzē, ka uzņēmēji saka, ka šis budžets ir nedraudzīgs viņiem? Nē, es domāju, viņi jau pārdzīvos. Nekas jau tur nemainīsies. Viņi tāpat tās strādās, bet tas, ko mēs tajā pauzē vēl runājām, mēs runājam par to, ka budžeta ieņēmums skaidru un gaidu, man pietrūkst tā vēstījuma, ka mēs, ja mēs pasakam, ka mums vajag, kas tur bija 4 prioritātes kaut kāds. Aizsardzība, veselība un izglītība. 4. Kā mēs tikko pirms pusstundas konstatējam to izglītību. Kur tad ir tā izglītība? Nav. Aizsardzība. Ko nopirkt loriņus? Kas tā pa prioritāti? Tu jau vari pateikt, mums baigā prioritāte. Bet īstenībā tas nozīmē vienkārši, ka nopērk vairāk šaujamos. Jā, kas tā ir? Bet par to aizsardzību runājot, tas gan ir jautājums, šis ir konkrētais risinājums, bet principā to aizsardzības naudu jau varētu izmantot arī iedzīgāk, ja gribētu. Piemēram, man te šodien tieši bija viena interesanta saruna. Gribēju pārdot kaut ko vējot. Piemēram, ja robežsardze paņemt apakaļ aizsardzību, kā nozara, tur varētu ļoti iedzīgi attiecībā īpaši uz austrumu robežu, to papildinājumu iztērēt, savedot to robežu vienkārši kārtībā. Sākot ar... Nē, taisnība, bet pamatā šis finansējums, ko pieliek klāt, tiešām, kā Aigars teica, aizies no dažāda veida... Jā, bet to Kalniņš laikos jau nofinansēja. Robežu toreiz visu to Baltkrievijas robežu sakārtoja aizsardzības budžeta naudu. Vienīgais to mums toreiz pārmeta, ka tā ir šmaukšanās un ka tādējādi tos 2% īstenībā. Labi, jūs sākat abi divi izskatīties saguruši, tāpēc es uzskatu, ka jums jāprāda sievietes ir. Nē, pagaid, vēl nonākšu līdz tām. Es vienkārši jūs jau, lai jūs tā uzmunirināties. Tad mēs esam draudzīgi nonākuši līdz nākamajai tēmai, kas ir bēgļu radītais apdraudējums mums un visiem pārējiem UTP. Valsts prezidents Vējons aizvadīja šķiet nedēļā. Respektīvi tā tēma par to, ka paraņus vajag aizliegt, tad viņi tiek uzturēti. Es atgādināšu, protams, zem paraņus tiek saprast viss iespējamais, sākot, man liekas, ar daļēji aizklāt seju, pilnu augumu un tā, bet tas stāsts ir par to, ka tātad šis musulmaņu tradicionālais apģērbs, to ir Vējoņa kungs atkārtoja, es atbildu saviem vārdiem, var potenciāli radīt draudus, respektīvi, riskus, drošības riskus, no sērijas, ka tur
Visu, ko tu vari paslēpt, un tu neredzi. Bin Ladens ir paslēpies. Bin Ladens, un varbūt tas īstenībā neatklājas seju, un tā joprojām. Tas nav nošauts jau. Bin Ladens? Kā mēs zinu, tas man bija. Bet man jāsaka, ja nu mēs runājam par sieviešu apģērbu, kas rada drošības riskus, es teikšu, tā paranža, tas vēl nav tas nopietnākais. Es te paskatījos drusku, tur dažām sievietēm vienkārši baila klātiet, kā viņi ir saģērbušās. Īsts klips. Pirmkārt, mums ir divas lietas. Pirmkārt, jūs nedzirdējāt, Štokenbergs teica, ka es radu lielāku drošības risku nekā kas, es nezinu. Otrkārt, veči galīgi nesarosījās, vienīgi jaunums, kad ieraudzīja veci, tad viņš sarosījās. Šis bija labs. Bet ja nopietni, tad es sapratu, man ir viena laba atzīme pēc šodienas raidījuma. Zanders skatās ne tikai valdības sēdes. Jā, jo pasties, viņš arī seko līdz visām modes tendencēm. Man ir nepieciešams ilustrēt kaut ko. Bet ja drīz par to problemātiku, redz, bet mēs kaut kā jūkam prātā. Pēc tam labi Štruns, ka tur kaut kāds tas tavs kolēģis no Vienotības, ko tu tur citēji, jā, kaut ko tam līdz. Kā mans kolēģis? Nevis kolēģis, atvainojos, tavs aizstāvamais pēdiņās. Bet redz, ir jau tādi ļoti cienījami cilvēki, kurus es ļoti ilgu gadus augstu vērtējis kā politiķis un arī domātājs, piemēram, Aigars Štokenbergs, bet vēl labāks piemērs ir viņa ilglaicīgs, ilggadējs cīņu biedrs Arts Pabriks. Viņš arī cīnās. Jā, kurš ar lēnām acīm redzot jūk prātā, jo es atceros arī tie pašā Twitterī, vēl nemaz netik sen, viņš ierakstīja pāris ieraksts tieši par šo tēmu, un tā īsais kodolīgais atstāsts bija apmēram tāds. Ir jāizliedz. Kas tad paranž? Jā, jo ir jārespektē tā... Viņam ir kāds viņu valkāts? Arī taisnība. Jo ir jārespektē tā valsts, kurā jūs, mīļie, iebraucēji dzīvojat, jo kā tad būtu, ja mēs aizbrauktu, mūsu meitenes puskailās aizbrauktu tur uz nosīt Sīrijas valstī, vai kaut kur tam līdzīgi? Es atvainojos Islāma valstī, vai kaut kur tur, vai tad viņām ļautu ar plikām tur pakaļām skraidīt vielu? Un es domāju, mīunžē, bet tieši ar to jau mēs atšķiramies šeit, ka mēs esam atvērta sabiedrība, kur tiešām dažādas nacionalitātes, reliģiskas tradīcijas spēj kvalitatīvi viena otru cienot sadzīvot. Tā jau ir tā Eiropas priekšrocība pret daudzām vietām pasaulē. Bet ja Artis Pabriks ir iebraucis tajā, mēs tiešām lēnām jūkam prātā. Mēs varam kaut ko aizstāvēt, viņš ir mūsu bijušais kolēģis, varētu sacīt. Viņš šeit nevar aizstāvēt. Es arī domāju, ka ir sajūts prātā. Nē, es neesmu viņu kādu laiku saticis, bet... Pabrikums, jums ir Eiropas parlamenta apmaksātā veselības apdrošināšana aiziet pie ārsta sacās. Nē, es noteikti piekrītu. Kopš šķiet protestantismu laikiem Eiropā, mēs it kā uzskatām, ka mēs neesam kanoniķi un tradicionālisti un vēl kaut kas tāds. Ka mēs esam atvērti, tiešām tas vārds, ko Jaunupunks šeit pieminēja. Un, ja man kāds stāsta, ka ir drošības riski, es nevelti pieminēju tevi, tavu bārda, piedod, ļauj tevi nomaskēt par jebkuru... Bin Ladenu, jā. Ir ceļš, kāda man bija. Un kāda tev bija, un kāda tev bija mati, tu atceries.
Nu, labi, izbeigsim sentimentāls. Es vienkārši domāju, ka tas smieklīgs un pievilkts arguments. Labi, bet es taisnību sakot... Ja mēs tā mēģinātu neveikli pajokot, es domāju, ka tas ir vienkārši kaut kāds komplekss tiem vīriešiem, kas gribētu redzēt, kas tad tur īsti ir. Kā viņi īstībā izskatās. Reko pabriks, domā. Štokenbergs kā pabrika pazinējis. Tā ir ziņā, pabrikam droši vien ir veselīgi instinkts. Kas ir labā ziņa. Tas ir labā ziņa. Nē, labi, bet taisnība sakot, tā Paranģu stāsts, tas bija, vienkārši, protams, es biju nobrīnījos, ka Vējons viņu turpina uzturēt, ja tas bija tā intervijā ārzem presē, turklāt, ja tas nebija kaut kāds vietējais. Bet ko tu brīnies, budžeta pieņemšanas laikā vienmēr vajag 5 viltus tēmas, kuras uzturēt. Tad tu pasviedri. Bet man tas īstenībā, un par tiem aizspriedumiem, par tiem mītiem, man no šīs trēmas noslēgumā būs viens videoklips. Bet man tas jautājums vairāk bija par to, ka mēs jau redzam, ka Eiropa tiešām netiek galā ar tām imigrantu, saucam, kā grib patvērumu meklētāju imigrantu plūdi un tā. Un jāsaka tā, ka aizvadītajā nedēļā šeit bija vienkārši dramatiska situācija, tādā nozīmē, ka bija Ievs un Rajevs, kuri vienkārši uz mani jautājumu, vai tiešām tie 250 un tā būs punkts, kā sola mums visi. Tas sakās kaut kāda neadekvāta jautrība. No serijas, ka šitas tāds. Un tas ir tas jautājums, ka mēs redzam, kas notiek Eiropā, un tad es valdības vietā vienkārši pateikt, ka būs vēl. Nevis pateikt, ka durvis ir ciet. Protams. Protams. Tieši tāpatās, kā nevajadzēja straujumu. Bet jums arī liekas, ka būs. Bet viss jau sākās ar straujumu un pavasari, kad pirmo reizi tā problēma parādījās. Šī ideja premjerministrs skaidri pateica, nebūs neviens. Pagāja mēnesis pusotrs, sāk runāt. Līdzīgi arī šobrīd. Mīļie cilvēki, tieši tā, kāpēc tā kategoriski kaut ko paziņot, zinot, ka ir augsta varbūtība situācija attīstoties, kā var būt situācija, ka nāksies vēl uzņemt. Klausiet, manuprāt, atkal, mēs tā kā juristi varētu ieviest skaidrību. Tas, pa ko visi te vāvuļo, pa kaut kādiem bēgļiem, ir autoritatīvi, kompetenti cilvēki uzrakstījuši, kas vispār, par ko mums šobrīd stāsts. Stāsts ir par patvēruma meklētāju, kuru iesniegumus izskatīs šeit, Latvijā. Restīvi, mums būs jātiek ar 250 cilvēkiem skaidrībā. Ja mēs tagad runājam par to, vai būs 250 vai 600, to neviens nezina. Visticamāk, ka būs vairāk nekā 250, tāpēc, ka jebkurš, kas ir bijis uz Latvijas austrumu robežas, zina, ka pienāk Pleskavas autobuss, regulārais satiksmes autobuss, un tajā sēž nigērieši, čadieši, kurdi, vietnamieši, kuri pēc tam beidzot parādījās interesācijas. Vienu kilometru no Latvijas robežu punkta mēģina pārliet Krievijas-Latvijas robežu kā patvērumu meklētāji. Un ar tiem mēs saduramies katru dienu. Katru mīļu dienu. Es saprotu, tas ir smieklīgi. Mēs to 250 Jā, mēs ņemamies tur pa kaut kādiem, ko mēs izskatīsim. Piezīme bija ļoti vietā, bet es vienkārši domāju par to, ka mēs redzam, tomēr drusku jau apokaliptiski sāk izstīties tur tā Ungārija un visi tie stāsti un tā. Bet atceries, mēs to prognozējām pavasarī, kad mēs te visi 3 braši sēdējām. Mēs varam baigi gudrie džekas. Jā, bet mēs neslēpsim to, ka mēs esam virs vidējā. Atcerieties redzējumu pieteikumu. Lielāku uzņēmumu kompāniju. Mēs toreiz runājām, ka tā pamatproblēma Eiropas Savienības patvērumu meklētāju politikā ir tas, ka viņi ir pateikuši, ka viņi uzņems. Un toreiz tas bija signāls visiem šitiem vadātājiem, ka būs. Un brauciet. Un tagad brauc. Bet jums ir versija, bet tā, lai cilvēks saprot, nevis tikai Latvijas gudrākie prāti. Respektīvi mēs 3. Kā šitas viss, kā mēs tiksim galā ar šo stāstu? Ar kuru tu viņai? Ar to, ka labi būs 600 000, 2000. Mēs neesam gatavi. Kādā veidā mēs neesam? Sabiedrības, domāju. Tā ir tā. Sorry.
Tā jau var nevajag uzreiz laist videoklipu, pirms es viņas pieteicis. Nē, bet tas, ko tu teici, tā tiešām ir stāsts par to, ka mēs neesam gatavi tādā apziņas līmenī, jo mēs vienkārši par to kvalitīvu nediskutējam. Mēs diskutējam par kaut kādu idiotisku skaitli, tur 250. Mēs vispār nediskutējam par kaut kādiem risinājumiem, par problemātiku pēc būtības un tam līdzīgi. Es saprotu, ka tas bija Mājiens, kam ir jāparāda video, jo viņš jau sāka skanēt. Nē, tas bija par to, ka protams, ka Amerika šodien uzskata, ka viņi ir ārkārtīgi politkorekti un tā joprojām, bet skatoties, mēģinot atrast sadaļu, teiksim, rasistiskas multiplikācijas filmas vai rasistiska ievirzes reklāmas, es sapratu, ka vēl īstenībā 60. un 70. gados Amerikas televīzijā, es vairs nezinu, kur ir gājuši tādas reklāmas, ka, tā sacīt, viņi ir mūsu radinieki amerikāņi. Viena no tām, kas man likās visjocīgākā, jo tas tiešām liekas pilnīgi dīvaini. Es pat nezināju, ka tādas cigaretes Amerikā ir bijušas. To tad arī parādīsim šo reklāmu, lai saprast, ka ne mēs vienīgi esam ar saudabīgu domāšanu. Fall out here means more than corralling a young buck. It's a time of crisp, clean morning air and the sound of thundering stampede. It's a time when horses come down from the high pasture and a man prepares for another tough winter. It's time for a nigger hair, an American cigarette. Vismaz arī Aigars ieinteresējās. Nē, reāls tā. Tu izbeidz, tu gribi, lai vēl sots ir. Te jau ir, pa šito gājienu jau ir, tā kā to jau ierēķini. Jā, es iztūkošu, tas bija stāsts par to, ka tur ir laiks, kad nāk no kalniem zemē tur zirgi un tur... Un ir rīta svaigais gaiss. Jā, ir rīta un svaigais gaiss, un tad vispār normāli rīta svaigā gaisā, ko uzdrīt uzpīpēt. Un tad ir pienācis īstais laiks cigaretēm ar nosaukumu Niggerhead. Vienkārši. Hair, man liekas, mati. Arī jātūko? Jā, Nēģer mati. Labi. Izsakodot, to es ceru, ka operators šito nerāda, kas tagad notiek aizkadrā. Labi. Izsakodot, to es gribēju teikt, mums tas kaut kāds ksenofobijas un tādi šitie jociņi jau visu laiku kaut kur fonā sēž. Vienīgi mēs pa pusgadsimtu atpaliekam no tiem amerikāņiem. Labi, normāli. Labi, bet ja runā par atpalikšanu, par mūsu politiskās elites augstu intelektuālo līmeni, ja mēs sākām apspriest augstu intelektuālo līmeni, mēs esam nonākuši līdz tēmai, ka Saeima arī atgriezīsies drīz no atvaļinājuma. Tādā nozīmē, viņiem nav gluži 1. septembris, bet līdzīgi tam. Bet jāsaka, ka vasarā arī Saeimā darbs kūsā, jo respektīvi laiku laikam ierodās dažādi vēstnieki, kuriem ir jāpiesakās un tā. Tad viņas mūsu augstu intelektuālās amatpersonas sagaida. Un kā lai es mazliet aizteikšos priekšā, es pateikšu, kas man tālāk redzamajā pārsteidz. Protams, kā jūs saprotiet, tas pat nav pārmetums. Ar šiem vēstniekiem runā pilnīgi vienu un to pašu. Prieks jūs redzēt, man prieks, ka sadarbības starp mūsu valstīm nosacās nomainiet, ja? Ir veiksmīga, bet tā ir liels potenciāls. Es domāju, ka ir kaut kāds vienkārši paraugs, 5 teikumu un tā. Es domāju, kas to spēj iemācīties no galvas? Angļu valodā. Ne. Turklāt, es atvainojos, nespēja arī Latvijas politiķu jaunā paudze. Līdz ar to sveicienu Saeimai. I hope that this is not only your first visit, but there will be also other visits who will visit us. And the Netherlands is an important partner to Latvia, both bilaterally and multilaterally, and we are really glad that our cooperation is going so good, and that we are promoting our common interests within the EU and NATO. And we really appreciate active political dialogue between Netherlands and Baltics, including also the Baltic and Benelux. Bija sarežģīti diezgan. Nevar jau šito iebāt. Kā mēs nenokļūdīties varētu? Jā, jo pirms tam bija Beļģijas vēstnieks, tad nav nekā briesmīgākā sajaukt un teikt. Jā, to es gribēju teikt, ka, protams, šitas arī ir jātūko. Kā tu domāji? Kas par valsti, es atvainojos?
Īsakot, ja kāds neatpazina, tā bija Saeimas prezidija locekle, man ļoti patīk vārds locekle, Libiņa Egnere, vienotības biedri, kura sveica Nīderlandes vēstniekus, stāstot atkal, cik viss ir, ko viņi tur teica, jau aizmirs. Nu, tur kaut kāds... Es neklausījos. Pareizi darīt. Nu, parastais diplomātiskais sviests, ka viņi priecīgi viņu redzēt, un tur ir. Bet, nu, ja nopietni Saeima atgriežās, protams, labi, tur būs budžets un tā. Es vienkārši, tāds jūsu prognozes, šitas tuvākais tur, atkal, viņi tagad strādās kādu laiciņu. Kā veiksies ar budžetu, vai tur ir kaut kāda brīnumi iespējami, ko Saeima darīs, jo mēs te runājām par šo bēgļu jautājumu, ja? Tas ir ļoti interesants jautājums politiķiem, ja? Tur jau stājās rindā cilvēki, sākot ar Nacionālo apvienību, protams, kas tā kā būtu dīvaini, tas tā nebūtu. Reģionāla apvienība no sirds Latvijā, izsakot, šitas varētu būt tēma, nevarētu būt. Izsakot, kāds mums liekas šis? Es domāju, ka ir tāda relatīvi garlaicīga politiskā sezona mums priekšā, jo viss tā briedīs tā mierīgi tam priekšvēlēšana sezonai, kas ir caurviena sezona. Ja? Pirmkārt, Rīgas domas vēlēšana 17. gads, un tad nākamgad ap šito brīdi. Tad gan būs tāda liela asana. Jūs saprotat, mums jānoturās līdz tam laikam, jo tam būs politiskās reklāmas. Jā, bet kas ir, manuprāt, būtiski, es domāju, ka pirmais, tiešām ar to budžetu tikt skaidrība. Man liekas, ka tur nekāda īpaša pārsteiguma nav gaidām, jo tēvzemieši ir nobijušies, ka viņas tiešām var atstāt ārpus tās valdības, tāpēc izskatās, ka viņi ir diezgan tādi konstruktīvi, ja tā drīkst teikt, šī budžeta izskatīšanas posmā līdz šim, un es neprognozēju baigos brīnums parlamentā. Es domāju, vienīgais, kas varbūt tuvākos 2-3 mēnešus vēl var sašūpot un padarīt interesantu notiekošo Saeimā, ir atbild uz jautājumu, tad būs tā jaunā valdība, varbūt tomēr. Vai tomēr visticamāk nē? Jā, tiem, kas ir tur ministra kabinetā ņēmušies iespējams, bet, kā tu teici, atgriežās 100 atpūtušies cilvēki, jā, kuriem Twitterī, es domāju, ka 9, man liekas, tam 99. Jā, tam bija pareizi, jā. Tā kā, es domāju, ka tas ir vienīgais, kas var ienest kaut kādu neskaidrību, bet principā es domāju, diezgan garlaicīga sezona mums ir priekšā, un vai tiešām Arturs Kaimiņš ar Mārtiņu Bondaru mūs spēs tā aizraut. Jā, es domāju, tie vienīgie, kas var uz kaut ko pretendēt. Jā, lai man būtu ko darīt, ja? Lai tev būtu ko darīt. Citādi es domāju, ka būs ļoti garlaicīgi un mierīgi. Nē, tad es atkal varētu piekrist. Manā jaunībā zāle bija zaļāka, es domāju. Bet bija jau arī. Un bija interesantāk. Godīgi teikšu, bija interesantāk. Ja mēs te šodien runājam par to, ka budžeta pieņemšana ir kaut kāds baigais uzdevums. Jā, baigais izaicinājums. Baigais izaicinājums. Tad par ko mēs runājam? Tas, ka ir jāpieņem budžets, ir ierakstīts likumā un satversmē. Bet, džentlmeņi, es piekrītu, tāpēc es arī pieminēju šo jautājumu par bēgļiem. Tāpēc, ka arī koalīcijā skatīts, ka vajadzētu šos jautājumus Saeimā skatīt, nevis valdībā. Es tagad varētu mēģināt iedomāties, par ko mēs diskutēsim Saeimā. Uzņemt vēl vienalga 250 vai nē? Vēlreiz, ja mēs strikti juridiski runājam, vai mēs uzņemamies izskatīt 250 pieteikumus papildus tiem, ko mēs izskatām katru dienu. Kas tad starpā gadā nav mazāk par 250? Krietni vairāk, jo es Krietni, bet man liekas, zem 400. Jā, bet es vienkārši atceros, ka mums bija vismaz kādi vairāk kā 50 gruzīņi tajā gadā, ka es biju iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, kuri prasīja. Un mēs viņus izskatījām, un viņi sen ir tālēs zilajās. Viņi ir prom. Visticamāk Vācijā. Es negribu te spekulēt, bet kur viņi tur ir. Mēs izskatīsim šos pieteikumus. Par ko diskutēt Saeimā? Protams, tu vari tur ņemties, tāpēc, lai pateiktu, ka tava partija tur par pastalām un prievēm. Bet pie tam, manuprāt, arī tā piketa izgāšanās, kas bija ar tādu lielu pompu organizēta pie ministra kabineta, tur nedaudz vairāk kā mēnesi atpakaļ. Tā gan īsti nebija Nacionāla apvienība. Es jau pat neteicu Nacionāla apvienība. Bet tie, kas viņu organizē, es domāju, diezgan skaidri parādīja, ka tā ir margināļa tēma. Skaidrs, ka cilvēkiem, vairākumam cilvēku, nepatīk, ka te kāds brauc. Bet ne tik ļoti nepatīk, lai aktīvi kaut kādu pozīciju paustu, izejot tur uz ielas, piketējot, protestējot, pieprasot atlaist Saeimu un tam līdzīgi, kā tas bija tur Loskotovā noņemšanas periodā. Ja? Domāju, ka sāks šķīt skatīties. Ja? Tā nav tēma.
Pikets pie ministra kabineta parādīja, ka tā ir totālu margināļu un īpaņu tāda aktuāla. Man tas pēdējais noslēdzošs jautājums, bet, labi, es saprotu šo ironiju un kritisko pusi, bet var jau būt, ka vajag, principā, par šīm tēmām Saeimā diskutēt, lai nav tā, ka Kozlovskis iekšlietu ministrs un ka viņi kaut ko sarunā. Varbūt tas ir tēma, jēdzīga tēma parlamentam. Es piekrītu, bet, ja drīkst pavisam īsi, bet jautājums ir, kas ir lēmumu pieņēmējs? Manuprāt, lēmumu pieņēmējiem jāpaliek ministra kabinetam, kur Saeima varētu iesaistīties, saukt uz kvalitīvām debatēm. Iekšlietu ministri, premjeru, diskutēt komisijās atbildīgajās šo jautājumu vienā vai otrā veidā. Kaut vai 5 reizes pasakot, ka mēs runājam šobrīd par patvērumu meklētāju iesniegumu izskatīšanu. Bet lēmumu pieņemšana, manuprāt, ir jāatstāj izpildvaras ziņā, jo tas ir tipisks izpildvaras jautājums. Tas nav parlamenta likumdevēja kompetence. Es vienīgi domāju, es saprotu tavus piemērus par šiem 50 gruzīniem un tā joprojām, bet tā problēma ir tāda, ka vai tā situācija nebūs tāda, ka mēs jau nekur viņus, es atvainojos par cinismu, nekur tālāk nevarēsim aizsūtīt, jo tur viss būs jau pilns jau. Respektīvi, ka viņi no patvērumu meklētājiem paliks šeit uz vietas. Ja mēs tagad vēl pat ja mēs iedomājamies, ka mēs piešķiram, atceries, es pieminēju tos armēņus, kuru man ir dziļi patiesi žēl, kurus Sīrijā slaktē kristiešus. Pat ja mēs viņu apmierinām šo pieteikumu, tad viņš dabūna uzturēšanās atļauju, kas nozīmē uzturēšanās atļauju Schengenas zonā, kas nozīmē, ka viņš jebkurā mirklī var braukt uz Berlīni un strādāt. Viņš iet pie Lemberga to biļeti prasīt. Uz to Berlīni. Uz to Berlīni. Es sapratu. Bet, ja tu man jautā, par ko būtu jēga diskutēt vispār tuvākajā sezonā, ir, manuprāt, budžeta kontekstā mani aizskāra tas, ka kaut kādām tur ministrijām pateica, jūs tur devē noīsnēt 3 pročus vai cik tur. Bet tām 4, kuras ir prioritātes, neviens pat neanalizēja. Vai mums ir efektīva lietota nauda izglītības sistēmā, aizsardzības, ko pieminēju, un vēl kaut ko, ja? Bet tam nedrīkst pieminēt? Nē, nedrīkst. Sorry, tāpēc, ka tad atkal būs man jau sabārs. Nē, bet tas, ko Aigars teica, tas ir labi piezīme vietā. Paldies, kungi! Aigars Takambergs, Edgars Jaunups, tiekamies pēc nedēļas.